Tu neesi Kārlis. Is you Kārlis? Es esmu Kārlis, es neesmu Karls. Nu labi. Mainās. Ko mēs šodien daram? Šodien ir gada izrādes fināls. Un kā mēs par to jūtamies? Pat tā kā Pauli izskatās. Jā, mēs šodien ar vilcieniņu braucam uz Bulduru tie ir? Jā. Uz Bulduriem. Un tur mēs Jūrmālas teātrī rādam teātru. Sajūtas? Būs fun. Nav nejausmas, vai viss ir paņemts. Mēs visi esam tik gatavi šim, ka es nevaru. Jā, 100%. Jā, tieši tā. Sekojiet līdz mūsu notikumiem. We are at Buldurī. Hell yeah. Jipī, we made it! Un tagad mēs meklējam, kur ir Jūrmālas teātrs. Ķipa 3 minūtes, bet tā kā, you know. Autors ir cilvēks, kurš neatpazīst puses, bet nu... Nu būs jau labi. Man liekas, re, kur ir zīmes. Jūrmālas teātrs. We are at teātrs. Ļoti skaists teātrs. Viņam ir audums. Tu apsēdīsies? Kur mēs esam nonākuši? Matars. Nikola, kā tu šorīt jūties? Nu, man visi te saka to, ka es neesmu līdz galam pamodusies laikam. Tik pasaka, ka tā nebija laba atbilde. Jā, bet kādas ir tos emocijas par to, ka jāspēlē izrādi? Vēl es nestresoju. Pajautā man pēc... es nezinu, pēc 5 minūtēm gan jau kritīšu panikā. Labi, 5 minūtes vēlāk, Nikola. Kā tu jūties? Kā tu jūties? Noguruši, bet normāli. Un tā ir, ka iet uz ballēm, bet tāda ir tā studenta jauniešu dzīve. Nu, es jau Jāballējas, kamēr varēs. Būs artrīts, vairāk nevarēs. Kā tu jūties, DJ? Ko darīt? Bet par izrādi? Es jūtos tā, jo es nebūšu aizskatuvē. Es būšu zāles beigās. Jā, es būšu zāles beigās. Un kā tev liekas, kā mums šodien izdosies? Es domāju, noteikti labākā skatē. Ceram. Šī ierīkš skatu. Nu, kā iepriekšējā skatē. Nu jā, dzirnakens. Jā. Jā. Kā tu jūties tikko atbraukusī? Bet ja ne, tas arī strādās. Liels? Tur ir nomierinošā tēja, tur uztaisīt. Tas labi nestraucēs. Ko tu dari? Es kodinu savus 5 darbus, kas man ir jāvāk mugurā. Kāpēc neizgludināji mājās? Tāpēc, kad es viņus ielieku tajā maisā, un viņi tāpat saspiežās. Mans mums met. Mamma arī nāk Vai tā ir līdz uz izrādi. Ancīte? Ancīte mamma. Un tu esi māte. Jā. Ups. Es esmu tā meita. Bet kā tu jūties par izrādi? Tīri okei. Jā. Kā tu jūties šodien? Ar gariem matiem. Rapunzel. Anta ir Rapunzel. Tas izklausījās franciski. Tu viņu var ar to... Es jūtos ļoti labi. Viss ir kārtībā. Nekāds stress. Nav stresa, jā. Jā, nav stresa. Tu teici, ka tu esi priecīga. Jā. Nē, es cenšos izslēgt stresu šobrīd no galvas. Bet viņš ienāks kaut kad. Jā, viss labi. Sajies. Kā tu jūties? Patreiz ļoti labi, bet es zinu, ka pirms izrādes kādu laiku man būs liels stress, bet es zinu, ka mēs to izdarīsim, es ticu mūsu spēkiem un mēs ļoti nospēlēsim un mēs esam vislabākie. Nu jā, kad mēs neesam putvēņus nospēlējuši, vienmēr ir sanācis. Vienmēr ļoti labi sanāks. Tas atkarīgs kā ar sanācis. Ancīt, prognozes, vai mēs dabūsim gadu balvu vai ne? Vienmēr ir jābūt pozitīviem, mēs dabūsim visas balvas. Jābūt pozitīviem pa dzīvi. Mēs dabūsim visu. Nebija kāds gada režisors, kāds gada aktieris, kas līdzīgs, ja? Kurš varētu dabūt gada aktieri? Ciepa. Kuram ir gada? Nu tā kā, to jau dabūt tikai
aktieri galvenajām lomām. Jā, es tā domāju. Nē, bet bija... Viņš teica, ka bija arī Otrā Jā, plānā. otrā plānā. Utvēņa. Utvēņā vai tad? Zana ir galvenais. Varonis? Es domāju, ka jā. Jā. Tā būs, tā būs. Jā. Nav ko iespīt. Jā. Mēs to izdarīsim. Jā. Mums ir telpu maiņa, Nikola. Kā mēs par to jūtamies? Ko? Kā mēs jūtamies par šo telpu maiņu? Es nezinu, kā te gaismas ieslēdz, lai... Šeit ir, bet šis ieslēdz pusi no mana. Like, Un ir tur. Te nav, un te nav. tad varbūt tas? Jā. Man ir jāieslēdz abi, lai es varētu dabūt sev. Izšķērdīgi. Jā. Mums pārlika. Mums ir vēl apmēram stundu līdz izrādēm. Jā. Bišku stress parādās. Tu parādīji viņiem to zāli? Es neparādīju zāles. Ej, Reizē. zāli. Mēs parādīsim zāli. Spoiler alert, zāle ir maza. Skatuve ir maza. Like, Vietas. ļoti maza. Vietas nav. Un mēs jokājam to, ka Kristina neredzēs Jā. pusi, kad viņa uzkāps uz Viņa ir dzirdi. gigantisks, nezinu, viņa ir liela māte. Bet jā, this is the stairs. Izskatās ļoti. Ļoti teātriski. Šeit mēs varēsim pārģērbt tērpiņus. Jā. Hello, Šī. māte. Mums vajadzēja redzēt, cik Paula augstu stāv no griestiem, tad viņš tāds labāk. Nopietni? Es varēšu tā glaudīt tos gaiskas. Ārprāts. Cik varēs? Nē. Es Uzkāpt, redzētu. jā. Dzirnakmens tiek taisīts. Viņš ir Aga, što vajag nam. Viņš vēl ir zem. Pietiekuši daudz vietas tur ir. Kur tu atsēdās? Tur stūrītī. Bet ļoti tuvu, vai ne? Jā. Es varu vispār mūziku tā kā tik klusiņām likt, viss jau dzirdēs. Uzariņi. Kaut kā tā. Paula iesprūda centrā. Ansīt, mēs arī būsim uz tādu dzirnakmeņa augšā. Bet jūs vismaz būsiet tā kā normāli. Es tur Jā. vienkārši. Nu tā kā paskaties, kāda ir mums. Jūs varat salīdzināt. Ārprāts. Es arī tur augšā kāpju. Tur apsēdies pēc tam. No, Jā. Nu, zini, kā tas... jūs ar ārpusu tur abi daraties. Es domāju, ka nebūs tik briesmīgi. Tu Nē, nu kā ir? aizskars. Leciens. Es reku mīkstāks uz to krist. Būs mīkstāks. Es nenofilmēju. Es filmēju, kā Ants pārbauda zemes mīkstumu. Ļoti dzīves kāds vēl jānes. Paula ir pieprasījusi priekš Anglijas vloga speciālus dance moves no manas puses. Būs. Es nerādīšu tagad, es paturēšu noslēpumā, tas būs Es gaidīšu tajā hotelu istabiņā. Tad hotel, Tas motel. nav tā kā hotelī, tas ir zaļumballā. Mēs Rauns gunam kopā. Mēs kopā gulāsim. Tur ir toalets. Ne, tur ne, tur ne, tur ne. Tur. Man patīk, kā taisī atkal tās durvis. I would love to see that. Why is you touching my hair? Re, kur es Emīlam rakstīju. Es tur neredzu pilnībā neko. Oki. Emīls teica oki. Neredz. Jā, tur ir rakstīts oki. Jā, Emīls man teica oki. Skatīsimies manu šo to deju. Skatāmies. Vispār es un tu. Jā. Es un tu. Mēs esam. Es un mēs. Es un mēs. Es un mēs. Apāk man vajadzēs skaidīt. Viens, divi,
3. Mēs tikko nospēlējām izrādi. Kādas sajūtas? Karsti. Bija karsti. Bija ļoti karsti. Jā, ne. Es jau domāju, ka būs labi, ne? Jā, tas arī tāds ir. Jā. Anete? Kādas tavs sajūtas pēc izrādes? Ļoti labs. Ļoti labs. Kad mēs braucam. Slādā Hesburger aplikācija. Hesburger. Vīnu. Tā, Pauls jau kundze. Kādas jums ir sajūtas pēc izrādes? Kad mēs rādījām Bulduru bibliotēkā izrādi. Es jūtos labi, jo es jau 3 reizes, varbūt 4, varbūt 5, ne, es neatceros, bet bija labi. Kādas tev ir sajūtas pēc izrādes? Nē, baigi labi. Jā? Vispār parādīja Kārļa jauno frizūru. Jā, Jā, Kārlis jau ir parādījies viņš jau ir bijis vlogā, cik jā. kadros, un re, kur viņam ir jauna frizūra. Oh my god. No more Carlos. Karlos ir daudz. Kā tu jūties par Kārļa jauno frizūru? Tāds būs tas jaunais Raimonds Celms. Tas būs tavs dūderkungs. Madaras tēla. Ew, nespoilo. Madaras tēla. Madaras tēla. Bet Ko tu dari? Skriež picurs viestarāzi. Nezinu, kas man ir visvairāk žēl. Man pica ir žēl. man ir žēlāns. Tas gatavojas tik liels gabals, jo man kaut kā negribās vairāk griezt. Labi ir. Aiziet. Ko mēs patreiz darām? Mēs sēžam, Kāpēc mēs sēžam? un gaidām apbalvošanu. Mēs gaidām rezultātus. Kādas ir jūsu prognozes? Kas tā tāda ir, kur viņi Latvijā dzīvo? Tāpēc satīk. Ir jau labi. Jā? Kārlis tās ļoti nobijies. Nē, pirmā ārsta ļoti atturīgs. Es atceros. Kārlis šim dēļ, jā, viņam tie garie mati nogriezt. Tu viņam liki nogriezt, jā? Es neko, viņš pats Kur mums ir pārējie vēl, kur mums Arķoms kaut kur? Ena, labrīt, Artus! Tu mūs dzirdi? Nē. Sorry, ka mēs jūs tā iztraucējām hoķijām. Ļoti atvainojamies. Bet, tad mēs izstāstīsim, tikko bija apbalvošana, jā. Tikko bija apbalvošana, un tad mums ir ir dažas balviņas mums. Mazas, minimālās. Tas tā, lai jūs zinat, jā. Mums ir par scenogrāfiju. Mums ir par scenogrāfiju balva, kā gada labākā scenogrāfija. Tad mums Ancīte dabūja par otrā plāna lomu, spilgtākais tēlojums. Hell yeah. Un tad uzminiet, kur dabūja gada izrādi! Draugi, mīļie, mēs dabūjām Gada labākā izrāde! gada labākā izrāde šogad. Apsveicu visus, sabučoju, visus. Un ziniet kā, ir, es jums teikšu tā, jūs tikpat ķerti, cik es, un mēs visi ķerti kopā. Un jā, vajadzēja mums, vajadzēja kaut kā nedaudz atspurties, un lūk, te mēs arī esam. Bet, jūs zinat, ka tālāk būs daudz grūtāk, vai ne? To jūs saprotat. Bet tiešām es katru mēģinu samīļot virtuāli. Un jā, mēs šitā tāpat kā jūs, tāpat kā mēs. Manuprāt, ir šoks, es braukšu mājās raudāt gan jau. Bet jā, jūs ir baigie maleči. Vēl mēs dabūjām šo pušķi, Jā. un šo maisiņu, un šo blociņu, kuras mācīšos eksāmenām.
No vienas puses es jūtos ļoti nelaimīgs. Jo? Tāpēc, ka man tas plušs būs jāved uz mājām. Es nevaru aizvedīt. Nu, nē, es ticu tajiem spēkiem. Es arī gribētu ticēt saviem Tu tūlīt liks maksāt par bagāžu vilcienu. Viņi varētu paprasīt. Kādas ir tavas emocijas? Honestly, Tev ir emocijas. es vienkārši iekšā vāros, mani mūs izsauca uz skatuves, un man vienkārši kājas neklausa, basically jau vairāk. Ne, bet tas brīdis, kad tu klausies to runu, un tev ir tāds... Nē, taču nerunā. Tā kā runā par mums. Viņi runā par tevi. Nē. Tā kā jauniešu kolektīvs. Nu, nevar tā kā tā uzreiz tagad, pagaties un aizgāt kā. Jā. Un tad viņi nosauc, un tad tev ir tāds... Nē, kāpēc? Kāpēc tie esam mēs? Jā, filmās viņi tā tēlo ļoti precīzi, viss pēkšņi eksplodēja. Bet ir tie brīži, kad tu nezini, kā reaģēt. Jā. Tas ir tā neveikli, bet... Jā, es nezinu, ko just šodien. Vai tev ir vispār kādas emocijas? Es nezinu, es aizbraukšu mājās un es gan jau, ka sēdēšu. Jā, tur, kur mēs piezinījām. Jā, nu es nofilmēju, bet jā, es varu pateikt vēlreiz, ka mēs visi dabūjām kopistiski gada labākā izrādes balvu. Tad mans tētis ar Miku kopā dabūja labākā scenogrāfija. Nu viss tagad uz sadarbību. Jā, un es dabūju gada spilgtākā otrā plāna aktrise. Yes! Jā. Pēc viņu ģimene un tā.